Un, tā kā tas ir pirmais video šādā formātā, tad es arī nesagaidīšu no sevis neskādu loģiku vai struktūru, jo tas mans nodoms ir vairāk padalīties ar to, ko es esmu apzinājusi, ko es esmu pamanījusi. Un kaut kādā ziņā liekas, ka tik bieži mēs varam runāt par katru lietu tā kā no tiem miljonus rakursiem, vai ne? Bet un kādā brīdī gribās kādu no viņiem arī tā kā sazemēt, jo tā filozofija var būt ļoti gara, viņa var būt ļoti plaša, bet beigās tā skaidrība ir, nu, tā kā apmēram necik, vai ne? Un, un jā, tas laikam sākās vairāk, kā jau tu zini, tajā brīdī, kad es sāku vairāk izzināt un gatavoties energoterapijas kursam, kur man pašai radās ļoti daudz jautājumu, jo ir tas viens, ko iemāca, vai ne? Nu, pasniedzējs teica, ka enerģija iet tur no tās rokas uz to roku, un tur ir tā un tā, ja? Bet bieži nav tas paskaidrojums, kāpēc tā ir, jā? Nu, tā kā, līdz ar to man radās tā vēlme rakt dziļāk tieši sakrālajā ģeometrijā, kā, nu, būtībā tā, no kā viss ir sācies. Un tad tur es jau varu vērt vaļā arī savu prezentāciju. Un es ticu, ka ļoti daudz no tā tu jau esi apzinājis, varbūt arī savās sakrālās ģeometrijas mācībās. Man liekas, tas vispār tāds tā kā viss no tā kā makes sense, bet kaut kādā es pati priekš sevis līdz šim nebiju to tā kā salikusi kopā. Ja? Un, līdz ar to es aizgāju, protams, uz sākumā uz to pašu radīšanas procesu, kas man liekas ļoti, ļoti interesants. Vai ne? Kad ja mēs skatāmies to pašu sakrālo ģeometriju, salīdzinām ar to bērna ieņemšanas procesu šajā gadījumā. Kā šeit satiekās jau un izveidojās, iziet cauri no pašas sēklas līdz būtībā dzīvības auglim, kas beigās veido arī šo te cilvēku. Tas, kas man te visvairāk interesē, ir šis te tora lauks. Kāpēc es esmu iekļāvusi arī pārējos tos zīmējumus, jeb sakrālās ģeometrijas struktūras, ir vairāk, lai parādītu arī savam prātam un sev, kā tad mēs vispār nonākam līdz tam cilvēkam un kā cilvēks ir saistīts ar visu šo, kas mums vispār ir apkārt, ar visu dzīvību, ar visu radīto, ar visu, vai ne? Un kā mēs bieži ejam cauri tam sakrālajai ģeometrijai, piemēram, zīmējot ar mandalu vai ne, un vēl kaut ko, un visi zina, ka tas ir tā kā visa pamata struktūrā, bet kur, nu, teiksim, es uzzīmēju to aplīti, nu, kur tur man ir tā akna, kur tur man ir tā mute, kāpēc tas tur tā ir, ja, kāpēc, un vēl pie tam, kas man tajā visvairāk interesē, kā tas ir saistīts ar, nu, tiešām ar fizisko ķermeni. Un man visvairāk ir uzrunājis tas tora lauks tieši ar to, ka tā mūsu dzīvība, kā arī šeit var redzēt, ir sākusies ar to pirmo sirds pukstu, vai ne? Jo sirds ir tas enerģijas ģenerators, mēs bieži vien sakam, mēs bieži vien zinām, ka sirds mums ir arī fiziskajam ķermenim ļoti, ļoti svarīga. Un te var redzēt, kad ir aizgājis tā sakrālā ģeometrija no augļa, ja, līdz tam dzīvības kokam, kur arī šajā te struktūrā iekšā ir ierakstīts tas dzīvības koks. Par to es vēl minēšu tālāk, ja. Bet par to pašu sirds pukstu, kad arī mēs pieņemam, ka bērns ir dzīves tieši tajā brīdī, kad tas notiek. Tieši tad, kad tās sēklas ir kļuvušas par augli, un tas auglis lēnām tās mammas vēderā aug, lai kļūtu par to, nu, šajā gadījumā cilvēku. Un interesanti, ko es vēl tur lieku kopā, ir tieši domājot par šiem enerģētiskajiem centriem. Un kuri enerģētiskie centri mums ir pamanāmi arī fiziskajā ķermenī. Jo daudz ezotērikā runā par šīm te pašām 7 čakrām, ja, un tam līdzīgi, bet tieši lūkojot uz pašu fizisko ķermeni, es varu atgriezties atkal pie tās sirds, kas puks, sirds, kas izdala šo magnētismu, šo enerģētisko lauku, bet tajā pašā laikā, lūkojot uz tora lauku, mums ir gan tā ienākšana enerģijas, gan arī iziešana. Ja mēs paskatāmies uz fizisko ķermeni, mums ir galva, mums ir mute, kas ir 2 veidi, kā mēs vispār uzņemam enerģiju. Viens ir ēdiens, kas ir tā kā es caur muti apēdu, un kā iepriekšējā arī tad attiecīgi caur ānus es izvadu ārā visu šo te enerģiju, vai ne? Tas ir viens veids, kā cilvēks uzņem enerģiju, un otrs ir tieši elpošana, vai ne? Mums ir šīs 2 plaušas, mums ir veids, kā uzņemt enerģiju no ētera, no apkārtējā, un attiecīgi tādā veidā padarīt arī to enerģijas lauku vēl plašāku. Un tā kā tas iziet cauri tam, ka tas nāk caur dzīvības koku,
dzīvības koks būtībā. Šeit ir vairāk man parādīts, kas iziet cauri būtībā ierakstīts iekšā arī šajā te sakrālajā ģeometrijā. Un tāpēc es arī velku kopā tās nianses kopā ar pašu cilvēku. Tieši tāpēc, ka tad, kad es skatos uz vienkārši uzzīmētu kaut kādu ļoti skaistu ornamentu, man nevienmēr ir tā kā skaidrība par to, nu, ok, labi, tur kaut kāda aplīši, trīsstūrīši, kvadrātiņi, nu, kas tur vispār ir iekšā. Un caur šo te izziņu man vienkārši pašai liekas kopā ļoti daudz par to, ka vēlreiz atgriežoties pie sirds, kas mums vēl ir vēderā, lai mēs vispār, mums ir zarnas un mums ir arī šīs smadzenes, vai ne, kas ir trīs tādi centrālie cilvēka punkti, un es pat teiktu tādas trīs galvenākās, līdz ar to arī čakras, jeb enerģijas, nu, enerģijas vorteksi cilvēkā, kas ir gan saistīti ar visu tora lauku, gan ar to, kā cilvēks kā mēs paši meklējam visu laiku to smadzeņu sirds koherenci, bet tagad jau runā arī par zarnām, vai ne? Ka tas, un bieži vien, kas meklē, vai kāds meklē zarnu un smadzeņu koherenci, varbūt, nu, tā kā nevis zarnu un smadzeņu, bet zarnu un sirds koherenci, kas meklē. Tāpēc, kad īstenībā tas, ko var redzēt arī šajā sakrālajā ģeometrijā, ka tā enerģija, viņa iet šajos apļveida cirkulācijā, un tad sanāk, ka tad, ja es kaut ko apēdu caur muti vai ne, es uzņemu to, tas aiziet uz manām zarnām, un pēc tam enerģētiski, kā daudz saka, pārdzimst arī smadzenēs. Bet tā pārdzimšana jau notiek visu laiku. Tas nav tikai tad, kad es šodien nomirstu, tad rītdien, jā, tur tikai tad pēc nu, nākamajā dzīvē man būs tās citas smadzenes. Tas iestājas jau tajā pašā brīdī, šeit un tagad. Visa enerģija, viss, ko es sevī lieku iekšā arī fiziskā formātā, viss aiziet caur šo te nevis manu tikai fizisko ķermeni, bet arī enerģētisko ķermeni un enerģētiskā veidā atnāk un atpakaļ uz manām smadzenēm. Līdz ar to, ko es ēdu, tā es arī domāju. Un tieši, ja es atgriežos pie tā, ka tas izpētes process sākās ar energoterapiju, tad es rokot dziļāk nonācu pie tā, ka mums ir šīs te 7 čakras, kas varētu būt implantētas čakras, kas nav tik ļoti atrodamas mūsu fiziskajā ķermenī, cik ļoti viņas vairāk ir saistītas ar mūsu ēterisko, enerģētisko lauku. Te es arī esmu pielikusi tādu mazu vizualizāciju tam, jo, nu, būtībā šādi te tieši kanāli mēs neatrodam sevī vai ne tos caurumus, bet caur šiem te vorteksiem var veidot tādus tā kā savienojumus. Un bieži mēs viņus vizualizējam, mēs viņus iztēlojamies, mēs varbūt kaut kādā ziņā sajūtam viņus fiziskajā ķermenī kā kaut kādus šos te punktus, tad, kad mēs vēršam fokusu, bet tik un tā visizteiksmīgāk cilvēka ķermenī tomēr var novērot tieši šo te saistību tieši caur prātu, trešo acī, tā skaitā, caur sirdi un caur zarnu un šo te izvedes sistēmu, kas attiecīgi ir saistīts arī ar šo te enerģijas plūsmu, kas ir būtībā arī tad, kad mēs runājam par to, kā pieņemsim, ja es skatos arī uz šo te attēlu, kas ir šeit, kas cilvēks ir parādīts savu tora lauka vidū, mēs varam redzēt to arī krāsaino bildīti, kas krāsu, bet ja es skatos uz šo te attēlu, kur mums ir baltais, melnais un sirdī tās enerģijas tā kā savijās, balansējās, un tad viņas tā kā nākamajā attēlā vēl, nu, es parādīšu uzreiz, jā. Nākamajā attēlā var redzēt, kā viņas tā kā savijās tās enerģijas, kur es varu redzēt, kur man ir ienākošā enerģija, kur sirdī viņa savijās, un tad viņa aiziet tālāk, kas ir arī īstenībā ļoti daudz izmantots visur, kur mēs domājam tā, kura prāta puse man bija sievišķā, kura vīrišķā, kur man ir ienākošā enerģija, kur man ir izejošā enerģija. Tad, kad mēs domājam par enerģijas balansēšanu savā dzīvē, mēs arī bieži ejam pie šīs te sirds čakras, vai ne, kas arī ir viens no kā iņu un jaņu, vai ne, kā mūsu tumsa un gaisma savijās, arī šīs te enerģijas ir daudz kur parādīts. Man patīk tieši šis vēl, jo viņš tā kā parāda, ka tas nav tik, ka tā enerģija nav tikai taisnās līnijās, ka viņa visu laiku tā kā vijās, kas arī ir saskaņā ar to, kā viņa pēc tam nāk iekšā mūsu fiziskajā ķermenī, kur sanāk caur kur arī bieži saka, pēc kreisā kāja būtu mammas līnijas kāja. Kāpēc? Tāpēc, ka tas vairāk asociējas
ar sievišķo pusi asociējas ar saņemšanu un asociējas ar magnētismu, vai ne? Tāpat tās arī vīrišķo, jo tas atkal vairāk asociējas ar elektrisko pusi, ar vektorizēto pusi un tam līdzīgi. Bet pamatā tam ir vienkārši enerģija un būtībā tas, kā mūsu enerģētiskais lauks ir savā pamatā uzbūvēts. Tam pat nav tik ļoti tā kā darīšana ar manu vecmāmiņu, kā vienkārši ar to asociāciju, kad caur manu to ģenētisko kodu man nāk līdzi kaut kādas konkrētas iestrādes, un lai, nu, kas pēc tam iet caur prāta filtru, lai man būtu iespējams arī, piemēram, sevi dziedināt. Un, protams, kad jo tālāk mēs ejam un skatāmies, tad tas ir tas mūsu pašu magnētisms. Es nezinu, cik ļoti magnēts, piemēram, velk enerģiju no apkārtējā, nu, teiksim, lauka, kad magnēts sēž un viņš domā, ka es tagad būšu magnēts un es tagad magnetizēšu savā dzīvē, vai ka viņam vajag tagad ievilkt atsevišķu enerģiju no ētera, jo magnētam kā tādam, vai viņam ir tāda apziņa, bet mums ir šis te magnētiskais lauks. Un tajā es pamanu, ka ja mēs paši par sevi savā kodolā būtībā esam tik ļoti paši kā magnēti, mums ir savs pozitīvs, negatīvs, tad mūsos iekšā ir mūsu enerģijas ģenerators, kas ir šajā sirds centrā, kas ir ar šo te savu pirmo, ka, es te esmu atnākusi kā cilvēks, kas sāk pukstēt, kas sāk vibrēt, un manī ir visa enerģija, manī ir visa tā gaisma. Un, jā, man var būt iedotas funkcijas, kā paņemt enerģiju no apkārtējās vides caur ēdienu un caur elpu, caur apzinātību, caur šo te savu fokusu, bet būtībā tad, ja es to enerģiju lieki neatdodu, bet esmu tajā savā dabiskajā plūsmā, man viņu nav arī jāmeklē, kur es viņu varētu uzņemt. Un, līdz ar to tas man personīgi saskana vēl vairāk ar tām čakrām kopā, kas ir tā kā kaut kas atnāktu un mani sadalītu vairākos līmeņos. Turpretī gaisma, kas ir tāda pilnīgā gaisma, viņa vienkārši ir gaisma, kā baltā gaisma, kas esmu es kā enerģija, kas man vairāk nu, stāsta par šo te enerģijas kā tādas kustību. Jā, vēlreiz arī šeit par to pašu sirdi, vai ne, ka tas ir mūsu centrs, kas savī kopā šīs te ienākošās, izejošās enerģijas, elektrisko un magnētisko, dodošo un ņemošo enerģiju, kas attiecīgi darbina arī visu mūsu apasiņo, dod dzīvību visai mūsu pārējai tajai sistēmai. Atgriežoties tālāk vēl pie šī dzīvības, tad šeit man ir parādīts arī dzīvības koks. Lielākoties dzīvības koku var redzēt šādi uzzīmēt, ja mēs skatāmies dzīvības koks un cilvēks, viņš pārsvarā ir uzzīmēts tā, ka augšā mums ir šī te Keter, tas punkts vai ne, viena no sefīrām, un apakšā ir apakšā pie dzimuma orgāniem, un tā ir kā viņš ietu cauri visam tam ķermenim. Un ir tik ļoti interesanti tas, ka ir tik ļoti daudzi šie te zīmējumi un šīs te izpētes. Protams, pamats ir atkal meklējums sakrālajā ģeometrijā, jo patiesi, ja mēs skatāmies, nu, teiksim, ja es tā skatītos tā, kur ir tas punkts iekšā ķermenī, kur man ir ķermenī, ja kāds no tiem punktiem. Tur rodās dažādas nobīdes un novirzes, tāpēc, ka jau katra sēkla ietver sevī visu dzīvības koku, kurš varbūt nav kā sēkla, tāpat kā tad, kad mēs sējam ozolu, piemēram, ja jau tajā sēklā ir viss tas kods, kāds tas ozols ir, kad viņš ir pilnībā dzīves, ja, pilnībā izaudzis. Viņš nav ozols, bet viņam ir visa tā informācija. Līdz ar to tas, ko es pamanu, kad katrā mūsu šūnā ir īstenībā pilnīgi viss kods. Un mēs varam to dzīvības koku attiecīgi staipīt pa cilvēku dažādos variantos un virzienos, kas tā kā būtu loģisks mūsu prātam. Lai gan patiesībā tas, ko cilvēki ir mēģinājuši izdarīt, viņi ir mēģinājuši to informāciju, kas vienkārši ir izlaists ar prātu, kaut kā strukturizēt tā, lai tas tā kā veidotu kaut kādu loģiku tajā, kāda vispār ir tā mūsu cilvēciskā pieredze, ko mēs vispār pieredzam šeit uz zemes. Un ļoti bieži man ir arī bijis jautājums tieši par šo te punktu, par ko arī būs tālākais. Mans īstenībā vismīļākā daļa no tā, ko es esmu apzinājis, ir tieši šis sarkanais punktiņš, jā, šeit. Jo tad, ja mēs zīmējam dzīvības koku šajā sakrālajā struktūrā, bieži liekas, kāpēc viņš ir izlaists. Jā, šeit es abos zīmējumos esmu viņu atstājusi, ja, jo tā ir svarīga daļa, bet ja mēs skatāmies tāro, ja mēs skatāmies citur, tad tur vienkārši ir tā mana mīļākā daļa,
kur ir šis te tieši punkts, jo bieži vien šo dzīvības koku, kā mēs šeit redzam šajā te simbolā, redzat, te nav tā punktiņa, nav tā aplīša. Un tādu simbolu izmanto visbiežāk, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Ja? Tāpēc es arī šeit viņu esmu izcēlus un pārējos zīmējumos tiekusies atrast tādus, kur viņš ir iekļauts. Un tur bieži rodas par viņu jautājums tieši tāpēc, ka rekur dzīvības ziedā viņš ir, bet nekur citur, daudz kur citur viņu īsti nevar pamanīt, un viņš paliek tāds tā kā mistiskais, ja, elements. Un šeit, piemēram, arī ir attēlotas visas šīs te, būtībā kabala, dzīvības koks, kas sevī ietver būtībā mūsu dvēseles ceļu šeit uz zemes. Kas ir tas, ko es kā dvēseli pieredzu? Tur ir iekļauta gan astroloģija, gan kundalīni enerģija, visa veida atmošanās. Un būtībā dzīvības kokā ir iekļauta, un tieši šajā kabalistiskajā dzīvības kokā ļoti, ļoti daudz informācija par to, attiecīgi no tā, kur es esmu šobrīd, kas man ir jādara tālāk, lai es, teiksim, tā paceltos tajā savā apziņā. Arī daudzos zīmējumos viņš ir vairāk divdimensionāls, bieži nevar saprast, kāpēc tur ir jāiet tas ceļš tā, kā viņš ir jāiet, jo būtībā tas apgaismības ceļš, viņš var savā ziņā būt dažāds. Bet tā doma ir, šeit tās bultiņas nāk uz leju, bet doma ir, ka mēs esam sazemējušies šajā te matērijā, mēs esam šeit uz zemes, tad mēs veidojam, ko bieži dara arī kundalīnī, taisa šo te centrālo kanālu vaļā, vai ne? Bet viņu sanāk nevar īsti attaisīt, to enerģiju virzīt uz augšu, ja mums, kāpēc arī ir tās čūskas, vai ne, kas atbloķē visus pārējos it kā enerģētiskos centrus, bet patiesībā, kas ir ārkārtīgi saistīti ar mūsu dzīves jomām, ar dažādām situācijām, kas ir daudz tā kā sarežģīts tajā, kas varētu būt īstenībā daudz vienkāršāks. Un man patika arī šis te īsais apraksts, kas šeit ir spāņu valodā, kas aiziet uz to, ka, ja es, teiksim, te es esmu kā zeme, te es esmu matērijā, ja es eju tālāk savā apziņā, es saskaros ar ko, es saskaros ar pirmais ar šo te pašu īstenībā mēnesi, jeb zemapziņas enerģiju, ja, kur astrālo plānu, kurā es varētu radīt, bet kuru es reizēm nevaru tur nokļūt, jo man pietrūkst vai nu spēja sajust, vai nu man, piemēram, pietrūkst spēja kaut kādas zināšanas pietrūkst. Un tad, attiecīgi, ja manā tajā ceļā ir kaut kāds bloks tajā enerģijā, tad man ir vai nu vajadzīga tajā brīdī sajūta, vai man ir vajadzīgs vairāk zināšanas. Citreiz man ir vajadzīga vairāk mīlestība, citreiz man ir vajadzīga vairāk darbība, ja, kas atkal ir tā vīrišķā, sievišķā, tad, kad mēs izejam uz to balansu, tad mums tā enerģija sāk daudz vienkāršāk plūst. Bet, nu, tas tā kā ir tāds mazais vienkāršais, jā, bet ja mēs atkal ejam tālāk un dziļāk un paskatāmies tieši uz to, kā izskatās tas kabalistiskais koks, jā, šajā gadījumā būtībā redzam, ka apakšā iet tā pati struktūra, sistēma, kur šī melnais ir iezīmēts būtībā sievišķā. Tas nozīmē visi šie te sefiroti, kas ir uz simbolizēti kā šis te melnā kolonna, viņiem ir savi sievišķie aspekti, magnētiski aspekti, intuitīvie, reizēm arī tādi tumšie aspekti, ja? Un visi, kas magnetizē, kas pievelk, ja? Līdzīgi kā baterijai īstenībā, ja? Vai arī tam pašam polam, ko mēs iepriekš skatījāmies saistībā ar magnētiem. Un tad ir šis te vīrišķais, elektriskais, virzošais, virzīgais, un attiecīgi katrs no sefirotiem, kas ir attēlots uz tā, viņš arī ienesīs vai virzīs kaut kādā ziņā šo te enerģiju. Bet tas, kur man personīgi uzsprāga smadzenes, ja, tad te mēs esam, kad mēs tik daudz skatāmies uz dzīvības koku, bet esam piemirsuši nāves koku. Ja. Kas ir tas, kas ir daudz kur likts iekšā, caur simboliku, ka viens ir Tree of Life, un otrs ir, piemēram, Tree of Knowledge. To bieži sauc arī par Tree of Knowledge. Kāpēc? Tāpēc, ka nāves kokā mēs tiekam tieši caur sefirotu, kur bija iepriekš parādīts kā sarkanais, tieši caur to punktu, kas var būt arī parādīts bieži arī kā trešā acis. Un tad mēs skatāmies, cik bieži mēs mēģinam atvērt to trešo aci. Mēs zinām, ka tas ir kaut kāds portāls, mēs zinām, ka tur kaut kas ir. Bet tieši, ja mēs skatāmies šajā sakrālajā struktūrā, tad tā ir tā vieta, kur es aizeju līdz tām pārmaiņām, kur manī kaut kas dzīvības koks kopā ar nāves koku. Tad mēs varam redzēt, kur iet tā tumšā līnija, tā melnā krāsa, magnētiskā, ja, kur, ja mēs atceramies šo zīmējumu, iet tumšā līnija, viņa samainās, savirzās un ir pilnīgi otrādāk. Viņa aiziet, viņa sajaucās sirdī un viņa izbalansējas. Tāpat tās kā gaišā līnija viņa nāk, viņa cilvēka ķermenī
viņa savijās un aiziet. Tas tik ļoti ir saistīts ar to, kā mūsos pašos virzās tā enerģija, kas ir atkal tāds man aicinājums pašai sev neaizmirst, ka tumsa ir svarīga, ka es nevaru paņemt tagad kā būtu, ja es paņemtu, piemēram, tikai daļu no šīs enerģijas. Tad būtībā puse no mana ķermeņa paliek būtībā savā enerģētiskā veidā nobloķēta, paralizēta, neizzināta. Un, jā, kas tālāk veido, īstenībā tas koks kopā tas jau vairs nav tikai par Tree of Life, kā dzīvības koku un nāves koku, zināšanu koku, bet tas kopā veido šo te universālo koku. Un ja mēs sākam uz to skatīties šādi, tad mēs pilnībā saprotu to, ka, nu, kas ir dzīvības koks bez saknēm, kas ir cilvēks bez saknēm, kas ir cilvēks bez pamatiem. Un jo vairāk, ja es paņemu tikai pusi no informācijas, ka šajā gadījumā šis viens ir tikai ceturtā daļa no informācijas, jo visam šim te vēl ir vēl otra puse, jo, kā mēs te redzam, tas nav tikai divdimensionāla tā struktūra, tā sistēma, viņa iet tā kā daudz smalkāk, un tie ceļi savijās daudz smalkāk. Un, tas, ko tas var nozīmēt cilvēkam, ja viņš paņem tikai dzīvības koku un cenšas kāpt pa viņu uz augšu, tad šajā gadījumā viņš censtos kāpt tikai no sirds uz augšu. Un tas ir skaisti, jā, tur ir daudz mīlestība un tur ir daudz viskaut kā, bet lielākoties tā ir iluzionārā gaisma, iluzionārā mīlestība, jo trūkst pamatu. Tas nozīmē, ka tas ir koks, kuru jebkurā vējā ir iespējams vienkārši sašūpināt, jo viņam nav saknes. Un saknes mēs audzējam tumsā. Un tumsa tās ir visas mūsu traumas, tās ir visas mūsu bērnības, pašas bērnības traumas, visas mūsu vājības, visas mūsu atkarības. Un tam ir jāvērš uzmanība un jādziedina un jātransformē, ja tāpēc, lai mums varētu būt iekšējā stabilais spēks, stabilā enerģija, kurā mēs vairs neesam tādi, kā kaut kas notika vai ne, vai man obligāti ir vajadzīgs kāds, lai man būtu labi. Un, tur veidojas tas, uz ko it kā visi iet, uz to apgaismību, bet uz to nevar aiziet, ja mēs neieejam iekšā tajā tumsā. Tāpat tās to sēklu mēs iesējam zemē, un tur viņa izaudzē vispirms tās saknes, un tikai tad viņa. Tikai tad no tā var augt koks uz gaismu. Tāpēc mēs bieži ejam un it kā enerģētiski strādājam ar sevi, strādājam ar savu gaismu un nesaprotam, kāpēc tas asniņš tikai ir izaudzis, kāpēc viņš neaug kopā, kāpēc viņš nav stabils. Jo tas viss ir, tajā visā ir jābūt tai harmonijai. Un ja mēs aizējam uz to kabalistisko koku vēl joprojām, jā, mēs sākam ar to. Nu, tā kā mēs daudz varam izdarīt, šeit, sākumā, ja, izējot cauri būtībā tai savai dzīvei. Bet, ja mēs sākam domāt par to garīgo atmošanos, par redzēšanu, par apgaismību, par pilnu savu enerģijas pārvaldību, tad mēs saskaramies ar šo te nāvi. Un nāve šajā gadījumā, un tas ir tā kā es to varu ielikt vārdos, un tad varbūt cilvēki, kas domā, pats es nekad neesmu redzējis šādu te zīmējumu, tad jau ar mani šitas nenotiek, tad jau es dzīvoju tikai gaismas vai varbūt tajā dzīvības kokā, bet tur tā lieta, ka ar to mēs saskaramies neatkarīgi no tā, vai mēs to informāciju zinām vai nezinām. Un nāve aizved uz šo te. Būtībā, ja mēs runātu par kāpšanu pa gaismas koku, tad nāve mūs aizved uz to, no kā man vēl ir jāatsakās, kāda iekšēja trauma man vēl ir jādziedina, ar kādu iekšējo dēmonu man ir jātiek galā, lai es varētu izaugt kā lielāks tas koks, ja? Kā spēcīgāka tā enerģētiskā struktūra pats sevī, nevis ārēji. Jo, ja mēs skatāmies šeit vēlreiz uz to pašu tora lauku, mums viņš var būt tāds maziņš, tā? Mums viņš var būt šeit tāds maziņš, bet viņš var būt aizvien plašāks un lielāks un spēcīgāks. Attiecīgi no tā, cik tad mēs esam īstenībā atstrādājuši to tumsu sevī, lai varētu īstenībā spēcīgi stāvēt arī tajā gaismā. Un būtībā caur šo te nāvi mēs nonākam tajā izaicinājuma nāvi, mēs nonākam tajā otrā pusē, nāves kokā, zināšanu kokā, caur šo te portālu, caur Sefirotu, kas ir saistīts ar zināšanām, DAF, kas īstenībā ļoti līdzīgs ar DAF, DEF, jā, īstenībā daudz, kas ir priekšā jau uzrakstīts, un tad mēs sākam atkal to ceļu caur savu tumsu, attiecīgi savu ceļu pa koku, lai atkal nonāktu tajā pašā būtībā integrētos tajā un caur to pašu punktu nonāktu atkal atpakaļ dzīvības kokā. Nu tā.
Un kas tajā visā vēl ir interesanti, protams, ka tāro ir viens no veidiem, kā šis te koks ir šķetināts, kā viņš ir ķidāts, kā ir sadzemēta tā informācija. Jo katrs, ja es iepriekš runāju vairāk par šiem sefirotiem, par šiem te punktiem dzīvības kokā, kas atkal simbolizē tos savienojumu vietus, izējot no dzīvības sēklas, dzīvības zieda, dzīvības augļa, kad tas pāraug par koku, kur ir tie savienojumi punkti. Ja? Un tad tur ir arī šie ceļi, un šie ceļi tie ir tie vecākie arkāni. Un katrs arkāns, viņam ir savs arhetips, sava mācība, savs ieteikums, savs aicinājums, kā tad man virzīties augstāk par šo te koku. Te, ja mēs atkal varam redzēt, ka es atkal esmu šeit sazemējumā, matērijā, ja? Un es varbūt nevaru pat taisno uziet uz pasauli, jo man pietrūkst kaut kas. Un atkal te ir tas, ok, es eju izzināt savas emocijas, man vajag vairāk jušanu sajūtu, man vajag vairāk mēnesi arhetipu, man vajag vairāk ieiet dziļumā, man vajag vairāk savienoties ar to savu sievišķo varbūt enerģiju. Citreiz dabiski, un tas var notikt arī dabiski cilvēkam, pa kurieni man ir ērtāk tā kā aiziet, izzināt, jo tas ir tāds tā kā tīkls, kurā mēs enerģija, ar kuru mēs visu laiku spēlējamies. Bet, ja skatās uz šo te, koku kopumā, tad mēs atgriežamies pie universālā koka ja, sistēmas. Tad arī šeit parādās tās pašas taro kārtas, kas ir vienā virzienā un otrā virzienā. Apgrieztas kā pozitīvā, pareizajā virzienā un kājām gaisā. Un arī tas ir pavadiens tam, kā mēs lasām arī taro kārtas. Ja viņa man atnāk vienā virzienā, kas ir arī apdeits priekš manis, jo es ļoti ilgi dzīvojos tikai un vienīgi dzīvības koka taro sistēmā. Un ar mani tās kārtas nemaz apgrieztā virzienā nerunāja. Līdz šim brīdim, kad es saprotu, ka tas ir tas brīdis, kad tiek celt ārā mūsu tumsa. Tas ir tas brīdis, kad vēl dziļāk parāda, kas man ir jātransformē, lai es būtībā nokļūtu tajā gaismā, kā uz ko cilvēki tiecās, jo tas viss ir par balansu. Jo arī tajā pašā, ja mēs skatāmies šo čūsku, šo kundalīni enerģiju, tas arī ir tas savienojums. Un tajos brīžos, kad šo te kabalistisko koku uz cilvēka ķermeņa atveido vairāk šādā virzienā, tas ir par to, ka es uzvijos augšā, es satiekos ar šo, ja tas ir virziens uz leju, satikšanās, virziens uz augšu, ka tā enerģija visu laiku plūst mūsu gan caur katru šūnu, kā tas ir iekļauts, gan caur mums, kā jau uz paplašinātāku enerģētisko sistēmu. Jo te ir tā kā gan, jo šis arī simbolizē mūsu sirdi, jo kā mēs skatāmies arī uz šo 3D versiju, tad mums ir rekur augšā ketera, ja, un mums ir apakšā zeme, un tad ir tā viena taisnā līnija, kas ir pa vidu, kas ir tas mūsu kanāls, ja, kas ir tas, būtībā galvenais enerģijas kanāls, un tad tas viss iet apkārt. Un ja es nevaru aiziet pa taisno, tad man ir jāatstrādā tas redziet, kas ir apkārt, lai tā enerģija īstenībā plūstu visur. Un tālāk, noslēdzošais slaids, ja, saistībā ar šo pašu nāves koku, ir tas, ar ko es vairāk izzinot to, kā man attīrīt savu enerģētisko lauku, uzzinot to, kā veidojas šie enerģētiskie parazītiskie pieslēgumi, uzzinot un izzinot to, kā caur dažādiem arī ķermeņa vorteksiem, tāpat skaitā arī mūsu 7 čakrām, jo, ja mēs skatāmies bieži, kurā vietā man ir piesūkusies kāda parazītiskā sistēma, struktūra, viņas ļoti bieži būs piesaistījušies pie kādas no čakrām. Izzinot vairāk to, kas tad ir tie parazīti, kā viņi var piesaisties, kāpēc vispār cilvēkiem ir arī šie te demoniskā pasaule, kāpēc ir demoni, kas ieņem un apņem cilvēka ķermeņus. Un tur mēs vēl vairāk ejam tajā nāves kokā iekšā. Tāpēc, ja mēs runājam par demoniem, un mēs bieži domājam par kaut ko ārēju, kaut kāds demons mani atnāca, viņš mani pārņēma, tagad visi citi ir vainīgi, tāpēc, ka tur ir apkārt demoni, un tas nav saistīts ar mani, un tas ir jā un nē. Tāpēc, ka demons, tas ir demon, kas ir mūn, tās ir emocijas, tās ir mūsu pašu emocijas, tās ir manas pašas sāpes, tās ir manas pašas ciešanas, tās ir manas pašas atkarības, vainas sajūta, jebkas no šīm te enerģijām, kas, ja manī ir, tajā brīdī mani aktivizē šīs te enerģijas zemes, ko mēdz cilvēks sauc par zemes vibrācijas enerģijām, bet kur tur ir gļuks,
ir tas, ka ja cilvēks vienkārši domā, ka es neatrisināšu to emociju, es vienkārši būšu tajā dzīvības, nevis nāves kokā, un es vienkārši celšu augšā vibrācijas un būšu laimīgs, bet man tā demoniskā enerģija manī nav transformēta, viņa nāk un viņa ir atradusi āķīti, kur viņa var uzkabināties uz mani, tāpēc, ka es neesmu izgājusi, integrējis to nāves koku arī sevī, kas veido tās saknes. Un kur īstenībā ar nāves koku veidojas tāds, nu, man nāk vārds gluks, bet ne gluks, bet tā, nu, kā iekšā, tā ārā, vai ne? Re, kur man ir tās emocijas iekšā, es atrisinu viņas sevī, bet vai viņas pazūda ārā? Nevienmēr. Tāpēc, ka mēs katrs kā cilvēks, mēs esam savs šis dzīvības koks. Mūsos katrā ir šīs, es pat teiktu, arhetipiālās, līdz ar to dažāda veida arhetipiālās enerģijas, kuras bieži mēdz jau asociēt, piemēram, ar Lilitu vai kādu citu šo te tumšo enerģiju. Līdzīgi kā ir gaišās enerģijas, kas ir arhetipiālās enerģijas, kas tiek asociētas ar kādu no erceņģeļiem, kādu no eņģeliskajām gaismas it kā būtnēm. Un tas nav karš starp vienam un otru, tā ir sadarbība, vai ne? Katram ir šī sava tumšā puse, bet kas ir noticis tajā, ka mūsos katrā ir bijušas šīs traumas, kas ir neatrisinātas, viņas ir ieņēmušas sava veida kolektīvu apziņu. Tas nozīmē, ja es atrisinu sevī kaut kādu atkarību un traumu, un manī viņa vairs nav dzīva, ja viņa ir notransformēta, un es uz tās esmu atradusi veidu, kā būt stabila tajā, kas es esmu, otrā cilvēkā, kas ir, protams, atkal otrs cilvēks, var nākt man kā spogulis, bet tādā kolektīvā apziņas līmenī, ja es sevi piedzīvoju kā personu, un es satiekos it kā ar kādu cilvēku, kas ir it kā atsevišķa persona, viņā var būt šī demoniskā enerģija, un viņa var atkal manī satrigerēt kaut kādu vietu, kas ir manī pašā, kas var atvērt telpu piesaistēju un piesaistījumam, un ja tur reizēm vajag tiešām tādu mazu matiņu, mazu enerģijas stīgu, un tas ir atpakaļ, vai ne? Bet tieši tādā kolektīvā līmenī tā emocija, viņa ir ieņēmusi formu. Attiecīgi tam, kādās ir tā frekvence, kāda ir tā vibrācija, kādas ir tās ciešanas, kurās mēs dzīvojam. Un tas, ko dara daudzi cilvēki, kas, nu, un šitas nav visiem, šitas īstenībā ir īstenībā tikai tādā masīvā veidā, ar šo strādā tikai ļoti reti kurš cilvēks, tādā apzinātā veidā, tāpēc, ka nāves koku ir ļoti trikī. Tas ir baigi sarežģīti, tāpēc, ka tur sanāk saskarties ar visu to tumšo enerģiju, nu, vistumšākajā iespējamākajā veidā, un daudzi netiek ārā no tā. Jo, ja mēs domājam par visu tumšāko pasauli, ko mēs te pieredzam arī uz planētas, nu, Zemē, ja, visas tās trakākās narkotikas, varas spēles, naudas spēles, manipulācijas. Un, lai izrisinātu sevi un dziedinātu šo daļu, man ir jāsaskarās ar pašai tām vistumšākajām savām daļām. Man ir viņas jāierauga un nu, pat ne jāizdzīvo, bet tā kā, pirmkārt jāpamana, jāsajūt, nu, tā kā līdz tādam kaulam tajā enerģijā jāpabūt, lai viņa var tā kā iznākt uz āru un notransformēties. Tāpēc tam vajag dziedinošu telpu, jo ja es tagad iekāpšu uz brīdi savā manipulatīvākajā versijā, un man nebūs līdzi kāds cilvēks, kas mani tam var izvadīt cauri, un ja man būs vēl spēks kaut kāds enerģētiskais savākts ar kodām praksēm, nu, traki tur paliek, ja. Jo, ja ar jebkuru enerģiju, kad mēs savienojamies, mēs īstenībā viņu, ja mēs ielaižam iekšā, tāpat kā demonu, tāpat tās arī erceņģeli, mēs atdodam kaut kādu daļu tās savas tā kā varas tajā brīdī tam arhetipam, tajā brīdī dzīvojot tikai caur vienu esību, nevis caur veselumu. Mēs kaut kādā ziņā atdalāmies. Tagad es būšu tikai šajā enerģijā, tad es būšu tikai mīlestība, tagad es būšu tikai tas, tagad es būšu tikai tas, lai gan kopumā mēs esam viss tas. Jautājums, kā mēs tajās enerģijās menedžējam, ja? Un tā kā tādā visspēcīgākajā, jaudīgākajā līmenī šis ir ļoti bīstams rīks, nāvis koks. Ļoti bīstams, iespējams, tāpēc arī viņš nenonāk katram cilvēkam rokās, jo no viņa var arī gadīties, ka var neiziet ārā. Jo, ja cilvēkam ir pavadiens tāds, kad viņš, nu, piemēram, aiziet pilnīgākā alkohola atkarībā, pilnīgākā vēl kaut kur, tikai lai īstenībā notransformētu to dēmonu, tad, nu, to dēmonisko enerģiju sevī, tad, nu, varbūt tiešām tāds izaicinoši, teiksim, tā izaicinoši tik no tā ārā varbūt, bet tāpat laikā ja mēs ejam, tas atkal mūsos katrā tas līmenis, vai ne? Ja es gribu pakāpties augstāk savā dzīvības kopā, gaismas kokā, man ir jāieiet savā tumsā.
Es nevaru ignorēt to tumsu, jo tā tumsa turpinās mani vajāt, meklēt, tāpēc, ka arhetipiālā enerģija kolektīvajā līmenī, viņa ir apkārt esoša caur cilvēkiem, kas arī tur dzīvo, un tas nebūs tā, ka nu, tas atradīs, teiksim tā, jebkurā gadījumā. Un arī enerģētiskajai aizsardzībai, kas viens no variantiem, protams, ko cilvēki šobrīd liek, ir merkabas, lai vienkārši veidotu sev apkārt tik intensīvu gaismas lauku, lai šīm te demoniskajām enerģijām nav iespējams būtībā tikt līdz mūsu čakru sistēmai un izveidot caur to kādus šos te savienojumus, tāpēc, ka apkārt virpuļo šī te enerģija tik strauji, tik intensīvu gaismas lauku radot, kad viņš nelaiž cauri, bet atkal tas ir patstāvīgs darbs. Un mans dziļais jautājums ir, tā kā, kāpēc, lai man būtu kā dievišķai struktūrai visu laiku vajadzīgs patstāvīgs tā kā cīņa? Kad nedod Dievs, es neturēšu savu gaismas lauku, kur mans kodols ir gaisma. Tad tas man liek vairāk aizdomāties par to, kur tad veidojas tie savienojumi, uz ko tad man var uzkabināties. Un jo vairāk es atstrādāju tās savas tumšās daļas, jo man vairs tur nevar izveidot savienojumu. Un man vairs nav ikdienā jādomā tā, kā man sevi aizsargāt, kā man sevi pasargāt, jo nedod Dievs, atnāks tumsa un man kaut kā izšūpinās ārā no mana miera. Kā būt tik stabili tajā, kas es esmu, tik labi pārzināt savu tumsu, ka ar manu tumsu vairs nevar. Nu, tā kā, lai ne tu jau esi sliņķe, tad jau tu nedarīsi to un šito. Es esmu tik stabila sevī, ka man vienalga, vai mani sauc par sliņķi, vai mani sauc tagad par kaut kādu tur, nezinu, manipulatoru, vai mani sauc tur par kaut kādu viltvārdi, vai vēl kaut ko. Es esmu tik dzīva savā kodolā, ka mani vairs nevar sašūpināt, jo es pati esmu savai tumsai ieskatījusies acīs, un tajā brīdī, nu, tas ir pilnīgi cits visums un kosmos, kurā mēs dzīvojam, paši sevī, savā spēkā. Tas ir noteikti tā tēma, ko es gribu un izzināšu vēl un vēl vairāk, tāpēc, ka pirmkārt, informatīvi priekš manis šobrīd tas tik ļoti makes sense. Otrakārt, tas ir tas, ko es novēroju savās sesijās ar cilvēkiem, kuriem es palīdzu atbrīvoties no šīm te būtnēm, kas ir viņiem piesaistījušies viņu laukā, jo es pamanu, uz kādiem cēloņiem tas ir, un tajā brīdī tas vairs nav tik tā kā filmās, ja nedod Dievs, tur dēmons nāk pretī, nedod Dievs kaut kāds tur, ziniet, tur parazīts vai vēl kaut kas, bet es pastos, es redzu, kas tas ir. Es redzu, ko ar to darīt, un tas vairs nav pasaules gals, jā, to integrēt. Un tas ir tas ir tas, kas man ļoti interesē šobrīd.